Mēs atrodamies Baltajā zālē, kas bija Hercoga deju un balles zāle. Un kāds paradoks, tā izveidot vietā, kur pirmajā celtniecības periodā bija jau tapusi pils baznīca, taču pēkšņi Hercoga kaprīze 1740. gada jūlijā to visu izmainīja. Baltā zāle neapšaubām ir pats spožākais, ko telnieks Johans Mihēls Grafs savā mūžā ir radījis. Sakot, viens pats Grafs varbūt nebūtu īsti pareizi. Viņš strādāja kopā ar savu brāli Jozefu un vēl diviem palīgiem. Taču viņi paveic kaut ko pilnīgi neiedomājām. Apmēram 1 gadu laikā no 1767. gada vidus līdz 1768. gada jūlija beigām viņi radīja šo zāli. Zāli ar simtiem skulptūru, figūriņu, ar tūkstošiem puķu, ar ārkārtīgi sarežģītiem rokai ornamentiem, kas tika veidoti brīvi no rokas, pirms tam to visu tikai uzskicējot uz sienas. Un ja vēl iedomājās, ka šī te gada vidū vēl bija ziema, tad var tikai brīnīties nevien par šo meistaru māksliniecisko pilnību, bet arī par viņu spēju tikt galā ar neiedomājumām tehniskām un arī tīri sadzīviskām grūtībām. Un tā ir telpa, kurā piedevām ir ielikt arī ļoti daudz simbolisku sacerējumu, simbolisku ideju. Šeit ir 4 gada laiki, šeit ir 4 pasaules elementi un pašā zāles griestu vidū kāda ļoti skaista arī simboliska grupa. Tā ir stārķu ligzda. Skatoties uz to stārķu ligzdu, kas ir izveidota no ģipša pils griestos, ir jāatcerās, ka paskatoties šeit pa logu, var redzēt arī īstu stārķa ligzdu, kas ir savā laikā jau pirms 17 gadiem uzbūvēta uz vienu no pils skursteņiem. Arhīvu dokumentos ir dokuments arī par to, ka 1768. gada 28. jūlijā Johanam Mihēlam Grafam tika samaksāts par Baltās zāles pabeigšanu. Un pagāja 2 gadi, un atkal parādās arhīvā dokuments, kur ir minēta Baltā zāle. Un tas attiecās uz 5 spoguļu logu izgatavošanu. Tas nozīmē, ka pabeigtā zāle droši vien Hercogam un Rastrelī nelikās gaiši diezgan, un parādījās šie skaistie spoguļu logi, kur atkal izpildīja to pašu lomu, kas bija jau Baltajā zālē. Tātad šeit jebkurš gaismas ķermenis un arī logi pretējā telpas pusē tie atspīdēja telpu darīja gaišāku un apjomīgāku. Baltā zāle bija pirmā telpa, kas tika atklāta pēc restaurācijas. Tas notika 1981. gada 18. maijā, tātad Starptautiskā muzeja dienā, un aiz muguras stāvēja gandrīz 10 gadu ilgs restaurācijas posms. Zāles veidojumi bija saglabājušies, ka tajā iegāja un likās viss savās vietās, un tāpēc nemazāk tas bija ilgs un smags darbs. Pirmkārt jau bija jānoņem 22 balsinājuma kārtas, kas kopš 18. gadsimta vienmēr bija tikai krājušās un krājušās. Tad izrādījās, ka tomēr ir ļoti daudz sīku bojājumu, arī lielāku bojājumu griestos sakarā ar cauro jumtu un lietus ietekmēšanu. Izrādījās arī, ka šeit bija gan 19. gadsimta restaurācijas papildinājumi, gan arī 938. gada papildinājumi. Rezultātā tātad garš darbs, bet arī pirmais triumfs. Un pēc šīs zāles atklāšanas mēs piedzīvojam to, ka vienā gadā mums bija apmēram 300,000 apmeklētāji, jo visi pēkšņi gribēja redzēt, kā tur izskatās atjaunotā Rundāles pils zāle. Mēs redzam arī parketu, arī atjaunot, taču interesanti tajā ziņā, tas ir vienīgais parkets, kas neatiec uz 18. gadsimtu. Tas tapis ir 1892. gadā. Un saistās ar ļoti interesantu lietu. Tobrīdējo pils īpašnieku grāfu Šuvālo tieksmi ļoti apzinīgi rūpēties par pils saglabāšanu. Un grāfu Šuvālo laikā notika pirmā pils restaurācija. Tā ilga vairākus gadus, un patiešām to var saukt nevis par remontu, bet par restaurāciju. Kaut arī mēs viņu restaurācijas papildinājumus aizvietojam ar savējiem, bet kopumā var teikt, ka tas ir tāds gluži vai unikāls gadījums tā laika
praksē, jo 19. gadsimta gaitā priekšstats par jēdzienu pieminekļa restaurācija, saglabāšana pastāvēja ļoti vaļīgā veidā un parasti to traktēja bezgalīgi brīvi, uzskatot, ka var oriģināli pārveidot pēc savas patikas, uzlabot, nomainīt, bet šeit katrā ziņā mēs saduramies ar jau pirmo pasākumu virkni, ko var nosaukt par restaurāciju.